No augstākā punkta, ja skatās uz leju, viss citādi rādās. Saule par kapeiku tuvāk un zeme pat vilina mazliet. Un kāds vēl domā, vai drāsties tai pretī, vai gaidīt, kad grūdīs. Nav jābaidās ne pat mazliet, drošības jostas neiesprūdīs. Reiz piedzima cilvēciņš. Viņš piedzima mīlošā un laimīgā ģimenē. Cilvēciņš auga. Viņš iemācījās savus pirmos vārdiņus. Mamma un tēta. Cilvēciņš iemācījās braukt ar trīsriteni, iemācījās savu pirmo dzejolīti. Un nevarēja vien sagaidīt, ka savus liels un sāks iet skolā. Un tā pienāca cilvēciņa 7. dzimšanas diena. Mēs ieguvām savus pirmos draugus un sapratām, ka draudzība ir skaistākais, kas var notikt ar cilvēku.
zīmīti. Iedod zīmīties, teicu. Tūlīt paskatīsimies, ko jūs esat sarakstījuši. Tu man patīk. Paldies, bērni. Jūs man arī ļoti patīk. Andi, tā zīmīte bija domāta tev. Es zinu, ka tas tev patīk. Cik tas ir iedašos līdzi? Labi, iesim kopā mājās. Kritiens uz sekundēm 5 miers. Vai tu redzēji? Laurai ir jauns telefons. Jā, bet nekas īpašs. Tas nav iPhones. Vai ne? Smaidīšu. Man arī. Vasarā tāds būs. Aizmirst kā penīts? Jā, gribu bulciņu. Tev klases pēc pastojiem šodien pārbaudīs. Vasarā ir slikti. Būs nepatikšanas. Es tev nerunāju. Es pār pastojām. Es arī par neko nezinu. Jā. Čau, mīļā. Šogad paliec pie manis? Protams, tas jau sarunāts. Nu, patiesībā man vecāki neatļāva, bet tas ir arī mans dzīvoklis. Ak, ko? Vai senči neizmosies? Nekas, lai pierod. Labi, tiekamies. Klau, tev perioks ir matemātikas grāmata? Atšķir atbildu lapu. Jā, skatos. Man šķiet, ka cietā riekstu uzdomāju kļūdu. Vai nevar būt 49 minus 3 kaut kāds smulkuma 0,9? Nevēlas izveicināt kopā. Lieliski, pēc tev melnajās trepēs kā vienmēr. Melnās reps reāli pašā tā vietas skolā. Čau, Karī! Kāda labāka un krāsa kolas garša? Skaisti, viņi piestāvē pie tavām atsvarām. Kur nopirki? Zini, ir tāds viens veikaliņš. Ai, visi pēc stundām kopā? Man vajadzētu jaunu vaipstātu, jaunu lūku krāsu, jaunu nagu lapu un jaunu dušu. Es sapratu, tev vajadzētu kaut ko košāku. Tiekamies kofīnā pēc pusstundas. Sarunāts, tiekamies. Erika, ja tu zinātu, ko meitenes par tevi runā, tāds. Man tas neinteresē. Tev tas noteikti interesē, visauku zīmi. Man nav laika. Nu, tad varbūt satiekamies vēlāk parkā. Tu to nerožēlos, visauku zīmi. Nu labi, ierunāju. Kas tev? Telefons saplīts? Nē. Kas tad? Kāpēc skatīties uz bildē, ja visi gribētu atkārt? Var jau. Varbūt pamēģinām vienu dienu bez telefoniem. Ko? Veselu dienu? Nav izvēle? Varam jau mēģināt. Turpinam laiku? Varam. Līdz debesīm, varbūt pat līdz galam. Tik tālu, ka negribas domāt. Un tomēr es lekšu, lai ko arī teiktu, es lekšu līdz galam. Labvakar, mīļie skatītāji! Esiet sveicināti šīs sezonas populārākajā kultūras raidījumā Sapņot par nākotni. Šodienas raidījumā mums gaida tikšanās ar ļoti īpašiem viesiem. Es jums pastāstīšu par šī gada kultūras notikumu numur 1 – filmu 100 grami patiesības par 12 globēm. Es aicinu studijā filmas galveno režisoru Edgars
līdzīgā situācijā, jo esmu piedalījusies filmas veidošanā kā režisora asistente. Cienījamais režisors, sakiet, kā jūs nonācāt pie idejas filmēt tik ģeniālu projektu? Ziniet, es viendienu pamodos, patēros no krūzes un padomāju, kas te no krūzēm? Cilvēki, vai ne? Un tad es padomāju, kas lasa grāmatas. Skolēni lasa grāmatas. Tad es sapratu, man vīzība, ko mums man nākamā filma tur. Ziedi, izlaimes, man nākamā filma šedevs, tik ģeniāli, tik vienkārši. Un šāds nonāca pie savas konstrukcijas. Es zinu, ka šīs filmas pamatā ir ideja atspoguļot, kā izaug jauna paudze. Kāpēc jums šī tēma liekas interesanta? Viss labs jaunais ir viss labs vecais. Cilvēkam augot un attīstoties, es vēlējos atcerēties kaut ko, ko es biju aizmirsis par sevi. Skolas laiks ir pats labākais laiks, kad šo novērot. Kas bija visgrūtākais filmēšanas procesā? Visgrūtākais bija sasniegt reāls mērķi. Ir īpaši matemātikas uzdevumu pildīšanas laikā. Tie nevarēja izskatīties pārāk vienkārši, bet tiem vajadzēja iekļauties filmas vispārējā ritmā. Toties krēslā sēdēšanas ainas. Tās mums aktiem izdevās tik virtuos, tik gracios, tik tiešām šķītīgs, ka jūs redzēsiet mūsu aktievis sēžamības priekšā. Es vēlos pateikt lielu paldies mūsu aktiem, tas tiešām bija sasniegums. Jums tiešām tas ir izcili izdevies. Tagad aicinu studijā filmas mākslinieci, gleznotāju Signi. Labvakar, Signe. Prieks man redzēt. Man arī prieks visam. Saki, kādā estētikā bija iecerējusi šo filmu? Filma paredzēta brīvā atmosfērā. Reizēm pat aktieri nenojauta, ka tiek filmēti, taču tas piešķir filmai jodziņu. Filma ir krāsaina, lai varētu spilgtāk un krāšņāk izcelt krāsu gammu, tādējādi nojaušot par tēla iešējām sajūtām atrodoties mirklī. Kā arī filma paredzēta, lai elementētu ik katru 12. B klases audzēju, atbilstoši savām sajūtām, lai izceltu vienu dotības. Vai tavuprāt, tev iecerā taisnojās? Jā. Manuprāt, mana iecerē ir attaisnojusies, jo, zini, tad, kad filmēšanas laikā tev atlido mūze, tas nav tā vēl. Kur tu spēlēs iedvesmu? Ikdienā. Ikdienā sveicinoties ar klasbiedriem, var uzzināt daudz ko vēl līdz šim nezināmam un interesantam. Kā arī mūsu savstarpējā miedarbība padara mūs līdzīgus un tādējādi līdzīgi domājošus. Kā arī visus šos 3 gadus esmu mēģinājis uzspēt tik viena biedra domas par vidusskolu. Mīļie skatītāji, māksliniece Signe šovakar ietīsies žurnālistas lomā, jo viņa ir īsta šīs filmas eksperte. Paldies! Es zinu, ka filmās 100 gramu patiesības par 12. B. Manas idejas palīdzēja realizēt 2 burvīgas scenogrāfus – Anija un Daina. Labvakar, dāmas. Labvakar. Pēc kāda principa jūs izvēlējāties filmas darbības vidi? Princips bija vienkārši. Galvenais mūsu uzdevums bija izveidot vidi, kas vislabāk atbilst skolas dzīvē. Tāpēc svarīgi elementi bija īsta skola un tāpils, kurus aizņēmāmies no vietējās skolas. Vai jums strādājot ir tā neradās domstarpības? Kā jūs ziniet, visi cilvēki ir dažādi, un tāpēc arī mums ar Dainu radās savas domstarpības. Bet visas problēmas atrisinājām jau pirmajā filmēšanas gadā. Zinu, ka filmā ir daudz sporta, kur un kā jums izdevās noplanēt izcilās baseinainas, par kurām tik daudzi kritiķi ir sajūsmā. Tieši baseinainas bija viss lielākais izaicinājums. Sākumā bija doma uzpūst bērnu baseinu, pēc sapratām, ka visiem vietas nepietiks. Tāpēc
Pateicoties mūsu ģenialitātēm, mēs izlēmām uzbūvēt sporta namu un, kā saka, sacīs darīts. Paldies par sarunu! Un tagad sagaidīsim ļoti svarīgus cilvēkus katrā filmā. Tērpa mākslinieces. Aicinu studijā Valēriju un Lauru Ļebidevu. Sveiki! Kāpēc jums patīk drēbes? Drēbes var parādīt kā cilvēku raksturu un būtību. Lūdzu, man interesēja nākas bērnības. Un vēlāk arī sāku šūt, un tur arī satiku savu pierību Valēriju. Apģērbs atklāja vai noslēpja aktieru būtību? Protams, ka apģērbs atklāja aktieru būtību. Mums nācās krietni pastrādāt, lai saprastu katra aktieru raksturu intereses, lai izveidot vislabākos tēlus. Kā jūs organizējāt tērpu piemeklēšanas procesu? 3 gadu garumā, katru dienu 15 cilvēkiem. Tas nebija viens no vienmēriem procesiem. Mums bija liels plāns. Mēs pat izveidojām šošanas darbnīcu skolas bērnībos. Tur arī tā pa labākie darbi. Paldies! Tagad studijā vēlētos aicināt 2 Latvijā ļoti populārus grīma māksliniekus – Mariju un Artūru. Labvakar. Kuras, jūsuprāt, ir filmas izteiksmīgākās epizodes grīma ziņā? Kas prasīs lielākās pūles? Manuprāt, visizteiksmīgākās epizodes ir no iesvētībām. Taču vislielākās pūles paprasīja atļaunot grimu pirmdienas rītos, lai aktieši varētu atpazīt. Kādu grimu jūs lietojāt? Mēs lietojām 4,5 kilogramus, majonēzi un simti. Artur, tu pašlaik runā par savām pusdienām. Patiesībā tas izmantoja augstas klases kosmētiku, taču apjomu ziņā gan tev ir taisnība. Vai filmā ir epizodes, kur grima nav? Kā? Mūsu aktieri izskatās šausmīgi bez grima. Mums bija jādara viss, lai šī filma netaptu šausmu filmu. Paldies. Paldies. Ļoti interesanti. Es vēlētos aicināt studijā Keitu, kas ir mūsu filmas 100 gramu patiesības par 12. B galvenā operatore. Keita, kāda šovakar jūties? Labvakar visiem! Es jūtos ļoti savienot, jo šovakar mums ir tā iespēja padalīties ar mūsu filmas fragmentiņu. Mēs kopā smagi strādājam pie šī projekta. Domāju, ka visi esam patīkami noguruši. Bet līgums taču vēl uz 3 mēnešiem. Jā, vēl tik daudz ko darīt. Vienā laina tiks filmēt 9. jūnijā, bet kāda tā būs noslēpums. Kā tu vērtē šīs filmas aktieris? Mums izdevās savākt izcilu komandu. Mēs visi esam profesionāli un viegli sadarbojamies filmēšanas laukumā. Centos noķert emocijas, kā piemēram brīdis pirms ZBD aizstāvēšanas. Viņiem ir tik izteiksmīgs sejas un bauda filmēt. Vai fināla ainā piedalīsies visi? Bet, protams, mēs pat nepieļām citu iespēju, ka kāds varētu nepiedalīties. Cik intriģējoši. Paldies, Keita. Aicinām studijā rekvizītori Rūtu un mūzikas autori Agiju. Agiju, saki lūdzu, pēc kādiem kritērijiem piemēroja mūziku skolas dzīvei? Mēs satikāmies ar režisoru, un viņš man izstāstīja savu redzējumu par filmu. Tas ir pirmais kritērijs. Pēc tam jau pārējais bija mans un aktieru darbs mīļāko dziesmu remiksā.
Mums palīgā nāca Rīgas 6. vidusskolas 12. B klases skolēni, kas piedāvāja savu mīļāko dziesmu kādu remiksu, jo kā nekā viņi jau ir filmas iedvesma. Rūta, kādi rekvizīti tika izmantoti jūsu filmā? Mūsu filmā tika izmantoti dažādākie rekvizīti. Sākot no burtnīcām, lineāliem zīmuļiem un beidzot ar skolas scenām. Kādi rekvizīti jūsuprāt ir nozīmīgākie šajā filmā? Protams, ka nozīmīgākie ir tieši tie, kurus mūsu aktieri darbināja paši špikeri, kurus mēs nodosim kino muzejā nākamajai paudzei. Paldies! Aicinu studijā montāžas autori Karīnu un viņas kolēģu Gati. Vai daudzas epizodes ir izgrieztas un skatītāji tās neredzēs? Mēs esam maksimāli centušies saglabāt visas filmas gaitā iegūtos materiālus. Taču šodien varam atzīties, ka dažas epizodes tika izgrieztas personisku iemeslu dēļ. Vēlos arī piebilst to, ka mēs filmā izmantojam augstu līmeņa spēcspēkus. Cik ilgi jūs pavadījāt montāžas telpās? Lielākoties mēs strādājām naktīs, lai apstrādātu dienā nofilmēto materiālu. Vasaras mēneši mēs paņemām 3 mēnešu pauzi. Jā, jo saprotiet, vasara kā gada laiks, tas īsti neatbilst mūsu filmas mērķim, bet kopumā mums bija veselu 3 saspringtu gada periods. Paldies par atbildēm. Mīļie skatītāji, man atlicis jūs iepazīstināt ar filmas choreogrāfi Lauru Paleju. Labvakar. Labvakar. Kurās ainās ir panāktas vissinhroniskākās kustības? Visienlīdzīgākās kustības tiek panāktas visās mūsu dejās un priekšnesos. Vai bija viegli katram aktierim izstrādāt savu gaitu kustības? Nē, tas nebija viegli, jo tas ir individuāls process. Katram aktierim bija savas īpatnības, tādēļ bija grūti ieskaņot noteikto gaitu. Kuru ainu tu vērtē kā savu choreogrāfijas veiksmi? Es uzskatu, ka mana choreogrāfijas veiksme ir iesvētību aina 10. klasē. Tā saliedēja aktierus un bija kulminācija visam. Paldies, Laura. Mīļie skatītāji, raidījums Sapņo par nākotni ir noslēdzies, taču nebēdājiet, noslēgumā mēs vēlamies parādīt mazu epizodi no filmas jeb Iesvētību deju.
Šovakar mēs esam atgriezušies bērnībā, ieskatījušies nākotnē, bet kā mēs jūtamies tagad? Un tagad mēs jūtamies skaisti, iedvesmoti, mīloši, Pārliecinoši, jautri, droši, neatlaidīgi, Veiksmīgi, patiesi, sirsnīgi, pacelāti, priecīgi. Cerīgi, mērķiecīgi. Mēs šobrīd jūtamies laimīgi. Mīļie 12. Domājot par filmu, ko mēs esam kopā veidojuši jau gandrīz 3 gadus, man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti skaists stāsts, jo tajā ir viss, ko dzīve cilvēkam var piedāvāt. Tur ir prieks, tur ir sajūsma, tur ir iedvesma, arī kāds skumjāks brīdis un pārdzīvojums, kā jau dzīvē. Un arī šobrīd ir tāds pārdomu mirklis pirms došanās turpmākajā ceļā. Un tāpēc mans vēlējums jums šovakar ir šāds. Savus sapņus mēs varam piepildīt tik daudz, cik mēs paši tiem ticam. Jūsos ir ļoti daudz spēka, enerģijas. Ticiet saviem sapņiem un ticiet sev. Savukārt par mīlestību mēs dzīvē uzzinām tik daudz, cik paši spējam mīlēt. Mīliet pasauli un tā jums atbildēs. Un runājot par dzīvi un par visu, kas dzīvē notiek un par nākotni, īstenībā dzīvē pats skaistākais ir pati dzīvošana. Tāpēc izbaudiet un dzīvojiet piepildītu dzīvi. Un lai jums viss izdodas. Bet no laiks mazajām brīnišķīgajām piederības simbolam mūsu skolai, proti žetonu gredzamam. Un pirms jūs saņemsiet gredzenu, es nolasīšu pavisam īsu raksturojumu, ko daļēji esat sacerējuši jūs paši cits par citu, un mazliet tur ir arī mans viedoklis. Un tā, viņa ir meitene, kas zina savus mērķus un ir gatava darīt daudz, lai tos piepildītu. Dzimusi līdere, interesanta, pārliecināta un radoša personība ar ļoti skaistu balsi. Draugi saka, ka vienmēr pārskrien tirpas, kad viņa runā dzeļu, jo tas ir tik skaisti. Un tā ir Vivija. Viņš ir gudrākais cilvēks klasē, ar ko var runāt par jebkuru tēmu, jo viņš zina pat vairāk terminu nekā enciklopēdija. Mazliet noslēpumains ar inteliģentu humoru izjūtu. Vienmēr palīdzēs ar kādu labu ideju domrakstam. Klases biedrus viņš negaidīgi pārsteidza ar savām lieliskajām aktierdotībām. Un tas ir Edgars. Draudzīga un gaiša meitene, kuru ļoti aizrauja kultūras pasauli.
literatūra, mūzika, teātris. Izpalīdzīga, jauka un emocionāla būtne. Viņai piemīt īsts rakstnieces talants, spēja saredzēt notiekošajā smalkas nianses. Rūta Lina. Viņa ir mūsu klases krāsainākā un radošākā personība, īsta dzīves māksliniece, kas reizēm dzīvo savā fantāziju pasaulē. Aktīva, sportiska un dzīvespriecīga meitene, kam patīk visur iesaistīties. Ja kādam gadās saskums, tad uzmundrināt dosies tieši viņa. Signe! Brīnišķīga, sirdī bagāta meitene ar ļoti skaistām acīm. Viņas āriena ir tikpat gaiša kā iekšējā pasaule. Sirsnīga un atklāta personība, kurai patīk pasauli vērot caur fotoaparātu objektīvu. Pateicoties viņai, ir bijis iespējams iemūžināt tik daudzus lieliskus kopā pavadītus mirkļus. Keita. Viņš ir puisis, kas dzīvo pats savā pasaulē un cenšas dzīvi nesarežģīt. Īsts profesionāls ir visā, kas saistīts ar datoriem. Kluss un labsirdīgs cilvēks, individuālists, kas pats izvēlas, kurus pienākumus ir vērts pildīt. Gatis! Ļoti interesants cilvēks ar asu un analītisku prātu, kura domāšanas veids nereti atšķiras no citu. Viņš ir patiess un atsaucīgs cilvēks ar lielu sirdi, lai arī reizēm cenšas to slēpt. Klases biedri apgalvo, ka viņš patiešām prot jokot. Un pieraduši viņu redzēt ar karstu kafijas krūzi rokās. Artūrs. Viņa ir smaidīga, labvēlīga un jauka meitene, ko sajūsmīgi dēļas un garas pastāvīgas. Godīga, sirsnīga būtne, kas patiesi mīl savus draugus. Klases biedri domā, ka viņa zina vārdus visām dziesmām. Daina. Meitene ar savu viedokli un skatījumu uz dzīvi, ar kuru var runāt arī par nopietnām un dziļām tēmām. Viņa ir sievišķīga un interesanta, ar lielisku stila izjūtu. Draugi ir pārliecināti, ka viņai var uzticēt arī vislielākos noslēpumus. Laura. Ļoti šarmanta un talantīga meitene, gudra visos priekšmetos, vienmēr ar cieņu izturas pret apkārtējiem. Mākslinieciska un romantiska būtne, kas fantastiski dejo. Viņas mīļākā krāsa ir melnā, un tajā viņa izskatās patiesi eleganta. Mūsu klases otra Laura. Viņa ir strādīga, centīga un tieša. Vienmēr gatava uzņemties jebkādus pienākumus klases labā. Meitene, kas zina savus mērķus un nebaidās būt viņa pati. Izpalīdzīga un smaidīga, viens no tiem cilvēkiem, uz kuru vienmēr var paļauties. Agija. Sirsnīga un atsaucīga meitene, kas vienmēr centīsies visu izdarīt ideāli. Viņai piemīt reta īpašība, visu ieplānoto izdarīt pirms laika un pieteikties palīgā bez lūkšanās.
Ja viņa kaut ko vēlas sasniegt, nekas to nemainīs. Viņu mīl visi, un viņa pati to labi zina. Karina. Dzīvespriecīga un gaiša meitene, kas vienā mirklī uzlabos garstāvokli ar kādu trāpīgu joku. Citiem vārdiem klases salsteriņš. Viņas aizraušanās ir austrumu kultūra un valodas, un viņa ļoti mīl dzīvniekus. Šī meitene ir īpaša ar savu nesautību un labestību. Anija. Pašapzinīga, patiesa un atsaucīga. Cilvēks, ar kuru ir prieks strīdēties, jo viņas smiekli vienmēr klāk situāciju. Viņas aizraušanās ir mūzika un aktieru meistarība. Mākslinieciska dvēsele ar savu stilu, kas harmonizē ar viņas personību. Valērija. Karizmātiska un apņēmīga būtne, kas sasniedz savus mērķus. Viņa ir interesanta, draudzīga būtne ar brīnišķīgu smaidu, labu galvu un skaistu rokrakstu. Spilgta personība ar savu odziņu. Marija. Mans vēlējums, lai šis gredzens vienmēr jums saistās ar smaidu, kā šovakar ar kaut ko gaišu un varbūt mazliet aizkustinošu. Un tagad vārds jums. Skolotāji, mēs vēlējāmies arī jums pateikt paldies šovakar par šiem 3 gadiem. Jūs mums mācījāt to, ka iegūt zināšanas uz mīlestības nav izglītība. Jūs uztraucāties, turējāt rīkšķus un pakstījāt mūs, ka tojās gada noslēgums un bija jāizsniedz atzīmes. Jūs cīnījāties par mums, kad notika kādas lietas, kas mums sāpēja un bija grūti. Jūs smējāties kopā ar mums, kad mēs bijām priecīgi. Kā ir teicis Tots Vitikers, vislabākais skolotāja darbā ir tas, ka nozīme ir tam, ko tu dari. Un visgrūtākais skolotāja darbā ir tas, ka nozīmīgi ir katru dienu. Paldies par šiem 3 gadiem. Pilniem smieklu, prieka, uzvaru, asaru, pārmaiņu un mīlestības. Paldies, skolotāji!